Kā nākamo runātāju es gribu aicināt Ainu Laksdiņu, profesoru, LBTU pasniedzēju ar prezentāciju par inovatīviem videi draudzīgām melorācijas sistēmām, to elementiem un risinājumiem Latvijā. Lūdzu. Šodien tika uzaicināts pastāstīt par Live Good Water IP projekta rezultātiem, jo šajā projektā mēs izmēģinām atsevišķus videi draudzīgas melorācijas sistēmu elementus, kas līdz šim Latvijā nav tikuši ieviesti. Un par tiem tad arī varbūt detalizētāk, bet tā kopumā par projektu tad mums ir ļoti daudz Latvijā ūdens apsaimniekošanā iesaistīti partneri un gan no likumdošanas skatu punkta, tā skaitā klimata un enerģētikas ministrija, zemkopības ministrija, mums ir arī zinātniskās institūcijas, mums ir nevalstiskās organizācijas, arī biedrība Zemnieku saime ir šī projekta partneris, un tātad kopumā mēs meklējam dažādu veidu risinājumus, lai Latvijā uzlabotu ūdeņu kvalitāti. Un projekta vadošais partneris ir Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, un pēc būtības šīs prezentācijas autoru sarakstā varētu būt vismaz 5 līdz 6 institūciju pārstāvi. Tātad pavisam īsi par projekta mērķi, tad mums Latvijā ar ūdeņu kvalitāti ir tā, kā ir, tā ir. Mums joprojām 2/3 no ūdens objektu nav sasniegts laba ūdeņu kvalitāte, vērtējot pēc fizikāli-ķīmiskajiem rādītājiem. Un tas, kas mūs interesē no universitātes puses un arī lauksaimniekus, interesē arī barības vielu zudumi no lauksaimniecības zemēm, jo tas kopumā nav izdevīgi nevienam. Jo barības vielas tiek izmantotas kultūra augu audzēšanai, bet vienlaikus, ja tās zūd no lauksaimniecības laukiem, tad tās negatīvi ietekmē ūdeņu kvalitāti. Līdz ar to gan lauksaimnieki ir interesēti, lai barības vielas paliek uz lauka, gan mēs no universitātes puses un arī daudz citu partneru puses esam interesēti, lai tā ūdeņu kvalitāte laika gaitā uzlabotos. Un tad šī projekta kontekstā, tātad, kādā veidā mēs adresējam tos barību vielu zudumus, kas nāk no lauksaimniecības zemēm, tātad caur virkni no aktivitātēm, kur pirmā aktivitāte ir potenciālo augu barības vielu zudumu noteikšana lauksaimniecības zemēs, un tas tātad tika īstenots 4 ūdens objektos, kurus jūs varat arī redzēt ekrānā. Pēc ūdeņu kvalitātes monitoringa mēs tātad konstatējam situāciju un izvēlamies vietas, kurās tad varētu tikt ierīkot šie te ilgspējīgie un vidē draudzīgie melorācijas sistēmu risinājumi, kas ietver gan melorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu, gan arī šo te elementu ierīkošanu. Un pēc tam, tad, kad mums šīs rekomendācijas sagatavotas, tad arī notiek praktiska darbība lauksaimniecības zemēs, un tad arī sekojošajos slaidos būs virkne ar ilustratīviem piemēriem. Tātad šis saraksts varbūt ir zināms vairumam no jums, taču ir divi elementi, kuri ir nākuši klāt. Jāatceramies, 2015. gadā bija pieejams finansējums melorācijas sistēmu atjaunošanai un pārbūvei, un šī finansējuma ietvaros bija nepieciešams ierīkot arī vidē draudzīgus melorācijas sistēmu elementus, kas ir pirmie 6 no šajā sarakstā iekļautajiem. Šobrīd projektā mēs tātad arī šo te sarakstu papildinājām un ierīkojām lauksaimniecības zemēs arī koku šķeldes bioreaktors un piesātinātās buferjoslas, kas mums Latvijā ir kopumā kaut kas jauns. Un tad projekta ietvaros no visa šī saraksta, tātad mums ir 2 tikai nav ierīkoti, tie 2-pakāpju melorācijas grāvji un meandrēšana, lai gan kolēģi rādītajā prezentācijā, kur tika izfrēzēta šī te gultne grāvī, tad tas pēc būtības, pēc principiem atgādināja tieši šo te 2-pakāpju melorācijas grāvju darbības principu. Tā kā bija interesanti redzēt, kā to var izdarīt tehniski neiesaistot lielo traktoru tehniku. Lūk, tātad pirmais objekts ir Aģes ūdens objekts, un tātad šeit tika 14 viektās ievākti ūdeņu paraugi ar regularitāti reizi mēnesī, sākot jau no 2020. gada.
Un 2024. gadā tātad tika sagatavotas rekomendācijas konkrētajās vietās, jo šajās vietās bija zināmas problēmas ar ūdeņu kvalitāti. Un šeit, tātad līdzīgi kā jebkurā gadījumā, sarkanā krāsa nozīmē kaut ko, kas nav labi, savukārt zilā nozīmē tad, ja situācija ir laba, un te ir attēlot ūdeņu kvalitāti balstoties pēc slāpekļa un fosfora koncentrācijām ievāktajos ūdens paraugos. Nu, lūk, un pirmā vietiņa tā tad ir Mazupīte, ja, kurā tika īstenoti darbi. Un tad ir vēl 2 vietas pašā Aģes upes augštecē un arī starp tūmā Mandagu ciemam. Un tās aktivitātes kartē to atrašanās vietas izskatās aptuveni šādi. Nu, lūk, un kas tad tika izdarīts? Tātad Mazupītē tika izveidot 3 sedimentācijas baseini, kas mums ir labi zinām prakse, kas ir gultnē izveidoti padziļinājumi un paplašinājumi, kur var izgulsnēties ar straumi nestās augsnes daļiņas. Tad vēl Mazupītē tika izveidotas 4 zivju nārsta vietas, 3 govju pārējas un 1 mākslīgā straujtece. Tas ir vairāk domājot par zivju resursiem un to iespējām tātad vairoties. Uz priekšu tad vēl tika izveidotas 4 zivju nārsta vietas Aģes upē un 1 liela izmēra mākslīgais mitrājs un uz viena novadgrāvja arī sedimentācijas baseins. Šeit tātad mēs varam redzēt 2 bildītes. Viena bija pa kreisi, tātad šis sedimentācijas baseins drīz pēc ierīkošanas, un pa labi mēs varam redzēt labajā pusē tādu gaišu fonu grāvī, un tas norāda par to, ka tur jau ir akumulējušies šie sedimenti, respektīvi tas, ko mēs vēlējāmies, tas dabiski ir arī šeit noticis. Un Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, kas arī ir projekta partneris, tad pēc 2 gadiem šo sedimentācijas baseinu pārtīrīja, lai atkal atjaunotu šo tilpumu, kur uzkrāties sedimentiem. Un ko tas mums dod? Tātad mēs koncentrējam sedimentus konkrētās vietās un mēs neļaujam tiem izgulsnēties, piemēram, tajās vietās, kur mēs vēlētos, lai augstvērtīgas zivis varētu nārstot. Tad šis liela izmēra mākslīgais mitrājs, tātad mēs varam redzēt gan ekrāna šāviņu no Facebook video, gan arī uzņemto fotogrāfiju. Un tātad šis mākslīgais mitrājs no gaisa izskatās šādi. Ja, tātad ir izveidotas vairāki tilpumi, tātad gan dziļūdens zona, gan seklūdens zona, kurā tad notiek dabiskie ūdeņu pašatīrīšanās procesi. Tātad dziļūdens zonā atkal izgulsnējās augsnes daļiņas un citi savienojumi, kas ir transportēti ar ūdeņiem. Un tad seklūdens zonās tad notiek jau slāpekļu savienojumu pārveidošanās jau gan ķīmisku, gan bioloģisku procesu ietveros. Un tādā veidā, veidojot šādus mākslīgos mitrājus, mēs varam stimulēt dabiskos pašatīrīšanās procesus. Kas varbūt ir zīmīgi, ka šos mitrājus mēs neveidojam auglīgās lauksaimniecības zemēs. Mēs speciāli uzmeklējam reliefa pazeminājumus, kuros ir ilglaicīgi ūdens konstatējums, un tātad tie nav savādāk izmantojami, kā vienīgi iespējams ir reizi gadā iespējams to nopļaut. Un tātad kādus rezultātus mēs iegūstam, kad mēs ievācam ūdeņu paraugus pirms mitrāja vidusposmā un pēc tam arī izplūdes daļā, tad šeit redzam apakšā mums ir raksturots monitoringa periods, tas ir pusgads tikai. Un šādai sistēmai, kā mākslīgais mitrājs, ir nepieciešams ilgāks laika posms, lai dabiskie procesi varētu sākt norisināties. Tāpēc ne nitrātu, ne kopējā slāpekļa gadījumā mēs neredzam pašlaik vēl nekādas izmaiņas, bet sagaidāms, ka laika gaitā stabilizējoties, teiksim, augu valstī tur un arī pazūdot tai ietekmei, kas ir radusies no tieši būvdarbu laikā, ja, tad noteikti šie rādītāji uzlabosies. Ja paskatāmies fosforu rādītājus, tad redzam, ka
šie miligrami litrā kopējiem fosforam ir samazinājušies pa 0,19 miligrami litrā, kas kopējā procentuālajā sadalījumā varētu būt 20% aizturi, kas tādā īsā laika posmā ir uzskatām par samērā labu. Tāpat mēs varam redzēt, ka arī suspendētās vielas, tas, kas ieplūst, ir 5,1 mg litrā, savukārt ārā iztek 4,5, kas arī redzam, ka pakāpeniski šis sedimentu daudzums ūdeņos samazinās. Tad vēl viena praktiska darbība bija veicama saistībā ar vienu no punkteida piesārņojuma avotiem, jo sākotnēji ievācot paraugus, mēs nevarējām saprast, kāpēc Aģes upes augštecē, kur nav apdzīvotu vietu un nav intensīvi izmantojama lauksaimniecības zemju, ir ļoti augstas slāpekļa un fosfora savienojuma koncentrācijas. Un veicot papildus ūdeņu paraugu ievākšanu, tātad mēs noskaidrojam, ka tūmā esošā lopkautuvē nestrādāja notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, un līdz ar to tie neattīrītie notekūdeņi nonāca vidē. Un šajos grafikos jūs varat ļoti labi redzēt to laika posmu, kad šī notekūdeņu attīrīšana tika sakārtota, un līdz ar to šīs augstās koncentrācijas varēja tikt samazināts. Ļoti uzskatāms piemērs. Uz priekšu Slocenē, tātad arī šeit 15 vietās tika ievākti ūdeņu paraugi, un arī šeit tika izvēlētas vietas, kurās varētu tikt ierīkoti vidē draudzīgi meliorācijas sistēma elementi. Un tad šīs vietas kartēs attiecīgi ir atzīmētas sarkanajiem apļiem. Kas tad tika ierīkoti 2 mākslīgie mitrāji Vašlajā un Slocenē un 3 sedimentācijas baseini Slocenes upes tūmā. Šeit tātad mēs varam redzēt mākslīgo mitrāju uz Slocenes upes, tātad neliela kompakta būve, kura vairāk gan strādā kā sedimentācijas baseins, jo šī ieplūstošā ūdens daudzums ir salīdzinoši liels, un tāpēc ūdens var ātri iztecēt cauri. Līdz ar to tie dabiskie pašattīrīšanās procesi nespēja noritēt pilnvērtīgi. Un šeit tātad arī pirms un pēc šī mitrāja tiek ievākti ūdeņu paraugi. Ja mēs skatāmies sedimentācijas baseinus, tad šeit ir no kreisās puses skatoties ir sedimentācijas baseins vasarā un tad sedimentācijas baseins ziemā, kur atkal uzskatām var redzēt, kā sedimenti ir akumulējušies šajā sedimentācijas baseinā. Kas ir svarīgi pieminēt, kad šajā grāvī neatkarīgi no projekta darbībām tika veikta grāvja gultnes atjaunošana, un šajā laika posmā, kamēr tiek veikti rakšanas darbi, tad, protams, kad šīs augsnes daļiņas atdalās un tādējādi sedimentācijas baseini ļoti labi nodara, lai šīs augsnes daļiņas noķertu, pirms tās nonāk hidrogrāfiskā tīkla turpmākajos posmos. Un tad vēl mākslīgais mitrājs Vašlajā, un tur ir arī izveidot šis mitrājs tādā palielā platībā. Šeit varam redzēt, kā ir noņemta augsnes auglīgā virskārta, un tad mums notiek arī dažādu video uzņemšana, lai pastāstītu, kas tad šeit būs, un tad pēc tam, kad darbi ir pabeigti, tad mākslīgais mitrājs izskatās aptuveni šādi. Redzam jau aptuveni gadu pēc izveidošanas, tātad šeit ir izveidojusies arī veģetācija, kas tad uz priekšu strādās kā filtrs, un tādā veidā arī gan uztvers ūdenī izšķīdušās barības vielas, gan arī palīdzēs uztvert šo ūdens plūsmas transportētās daļiņas. Kādi ir rezultāti šajos pētījuma vietās? Te iespējams ir ļoti daudz skaitļi, bet kopumā tā tad ir monitoringa rezultāti, kas pārklāja 1 gada laika periodu. Un ko mēs te varam konstatēt, ka atsevišķos sedimentācijas baseinos, ja to platība un tilpums ir atbilstoši, tad tās spēja uztvert fosfora daļiņas. To mēs redzam sedimentācijas baseinu 3 gadījumā. Arī pārējos mazliet samazinās fosfora koncentrācijas. Slāpekļa gadījumā tas tiek novērots arī tikai vienā
sedimentācijas baseinā. Un tas atkal parāda mums to, ka ar gadu ir nepietiekami, lai varētu attīstīties šie dabiskie ūdeņu pašatīrīšanās procesi šādās izveidotās būvēs. Aucē tātad arī 15 ūdens paraugu ņemšanas vietas, iegūti rezultāti un izvēlētas vietas, gan Rīgava, gan arī Auces upes augštece. Un tātad šajos objektos ir izveidots arī viens mākslīgais mitrājs un sedimentācijas baseins Auces upē. Un Rīgavas baseinā ir izveidota viena piesātinātā buferi josla un 2 koku šķeldes bioreaktori. Un šeit ir jāpiemina, ka mūsu projekta partneri no biedrības Zemnieku saimnes bija atbildīgi tieši par piesātināto buferu joslu un koku šķeldes bioreaktoru, gan vietu atrašanu, gan arī lauksaimnieku uzrunāšanu, gan arī pēc tam projektēšanas procesu un būvniecības procesu organizēšanā. Un šādi tad izskatās Auces mākslīgais mitrājs atkal no drona lidojuma. Neliels fragments īstenībā no šī mitrāja, jo mitrājs stiepjās salīdzinoši garā posmā. Arī šeit ir izmantota šī dabiskā ieplaka, kurā tad ir veikta gan šī gultnes pārtīrīšana, gan arī izraktā materiāla izkliede. Šeit mēs zem sniega segas varam redzēt koku šķeldes bioreaktors, un tiem no jums, kuri varbūt nav pazīstami ar šādu terminu, tad varu īsumā paskaidrot, ka tā ir tranšeja, kas ir izklāta ar ūdens necaurlaidīgu materiālu, un tajā ir iebērta koka šķelda, kas pilda šo ūdens attīrīšanas funkciju tādā izpratnē, ka mikroorganismi, kas uzturās pie šīs koku šķeldes, un ja mums ir ar ūdeni piesātināta jeb anaeroba vide, tad mikroorganismi patērē barošanās procesiem šo organisko vielu jeb šķeldu un patērē arī nitrātu slāpeklī esošo skābekli un tādējādi pārveido nitrātus par slāpekļa gāzveida formā. Un tādā veidā tiek attīrīts ūdens. Un šādi savukārt izskatās piesātinātā buferu josla, kas arī Latvijā ir unikāls objekts. Un šeit tātad, kas tiek darīts, tiek pārtverta drenu notece un tiek ūdens novadīts paralēli ūdens tecei, ierīkotā caurulē. Un tad šeit tie dabiskie attīrīšanas procesi tiek īstenoti tādā veidā, ka ūdens nevis patiešo nonāk uztverošajā ūdens notekā, šajā gadījumā Rīgavā, bet filtrējās cauri augsnei, un tādā veidā arī notiek šī ūdeņu attīrīšana. Un iegūtie rezultāti ir salīdzinoši cerīgi, cerīgāki nekā iepriekšējās pētījumu vietās. Šeit mēs varam redzēt jau ievērojamāku nitrātu slāpekļa samazināšanos, kas ir arī tas pamatmērķis šiem koku šķeldes bioreaktoriem. Un kopējā fosfora koncentrācija savukārt abos divos gadījumos, vienā gadījumā palielinās, vienā samazinās. Līdz ar to te ir, protams, nepieciešama vairāk paraugu, jo ja iepriekšējā tabulā bija prezentēti rezultāti, kas ir ievākti gada laikā, tad šeit ir tie rezultāti, kas ir ievākti tikai vienā ūdens parauga ņemšanas reizē, kas tika īstenota martā. Un ēda ir pēdējais ūdens objekts, kurā tika īstenot šie praktiskie pasākumi. 13 ūdens paraugu ņemšanas vietas, redzam, arī pārklājums ir viss ēdas baseins un ir 2 pietekas izvēlētas Pormale un Grauzdupe, kurās tad tika ierīkoti atsevišķi pasākumi. Pašā ēdas upes augštecē arī tika konstatēts palielināts slāpekļa un fosfora savienojuma koncentrācijas, un šeit atkal ievācot papildus ūdens paraugus, tika konstatēts, ka tā negatīvā ietekme ir no notekūdeņa attīrīšanas iekārtām, kur tad pilnvērtīgi neattīra ūdeņus.
Un tad tie pasākumi, kas ir ierīkoti, redzam, šeit ir visbagātīgākais saraksts. Tātad mums ir gan sedimentācijas baseini, gan akmeņu krāvumi, gan kontrolētā drenāža, gan mākslīgie mitrāji, gan arī koku šķeldes bioreaktori. Tie ir arī ierīkoti biedrības Zemnieku saima šo te dalībnieku īpašumos, un tā viena no mūsu pasākumu ierīkošanas tādām aktuālākajām problēmām bija saskaņošana ar zemes īpašniekiem, jo bieži vien šie zemju īpašnieki dzīvo pilsētās un ar lauksaimniecību nav nekādā veidā saistīti. Tur mums bija grūtāk šīs sarunas, ja runā tiešā veidā ar lauksaimnieku, kas saimnieko uz vietas, tad, protams, šīs sarunas bija vieglākas. Un šeit tad atsevišķas vizualizācijas, kā Grauzdupē izskatās mākslīgais mitrājs, un šeit ir 2 koku šķeldes bioreaktori, tā tad ir ieplūdes daļa melnā šī te kaste, ja tā varētu teikt, un izplūdes daļa, kur ir oranžā caurula, un tā tad ir gan izkliedes caurula, gan savācāja caurula, un redzam, ka tā aptuveni izskatās šis šķeldes bioreaktors, kad nav klāts ar sniegu vai pagaidām vēl veģetāciju. Kas ir jāņem vērā, ka šos te bioreaktorus nedrīkst pļaut ar smago tehniku, jo šīs te skaidrs var vienkārši sablīvēt, un tādā veidā noteikti tiks pazaudēta ūdens caurvades spēja šajā te bioreaktorā. Kas mums ir šeit ierīkots atšķirīgs no tā, kas būtu tādā praktiskā lauksaimniecībā, tātad mēs veicam mērījumus gan ieplūstošā ūdens daudzumu, to daudzumu, kas iztek cauri bioreaktoram, un arī to ūdens daudzumu, kas pārtek pāri tad, kad ir palielināts caurplūdums, kā tas ir pavasara laikā. Tādā praktiskā darbībā tā sistēma, ja tā ieplūdes daļa noteikti būtu vienkāršāka. Tad ir sedimentācijas baseinu vizualizācijas, un šeit ir vēl viens tāds unikāls samērā piemērs, kā var ierīkot vidējā attēlā redzamo ūdens ņemšanas vietu, kas ir aprīkota ar vienvirziena vārstu. Tātad ūdens var ieplūst akā no ūdens teces, bet nevar izplūst ārā no akas. Līdz ar to, tajā brīdī, kad mēs ņemam ūdeni no šīs akas dažādām vajadzībām, kas ir lauksaimnieciskajā darbībā, tad pat, ja kaut kas nonāk šajā akā nevēlams, tad tas tālāk par aku nespēja nevienā brīdī tikt. Līdz ar to tas ir drošs veids, kā paņemt ūdeni, un nav jāuztraucās, ka var iebraukt vai ieslīdēt grāvī. Līdz ar to tā drošības moments arī ir paaugstināts. Un tad iegūtie rezultāti atsevišķu bioreaktoru gadījumā tie ir kaut kā netipiski labi. Ja, mēs tā kā gaidījām, ka tās nitrātu slāpekļa koncentrācijas varētu tikt samazinātas, bet mēs noteikti negaidījām, kā tas ir bioreaktoros šajā te Grauzdupē, kur ir GBio1 un GBio2, redzam, ka tas samazinājums ir vienā, piemēram, no 8 mg litrā līdz 0,015, kas ir ļoti pārliecinošs rādītājs, ka šī sistēma, ja pareizi ir projektēta un uzbūvēta un notiek ūdens apmaiņa saskaņā ar mūsu vēlmēm, lai ūdens pēc iespējas ilgāk tur uzturās, tad tā efektivitāte var būt tiešām ļoti, ļoti augsta. Un līdzīgi rezultāti mums ir sasniegti arī Pormalē, kur redzam no 4,1 miligrammiem litrā mēs varam nonākt līdz 0,2, no 6,9 līdz 0,1. Un tas parāda, ka šim te pasākumam, kā koku šķeldes bioreaktoriem, ir ļoti liela darbības efektivitāte, samazinot tieši nitrātu koncentrācijas drenu ūdeņos, jo šie te bioreaktori tiek būvēti kā drenu sistēmas noslēdzošais posms pirms ūdens novadīšanas no lauka uz vaļēju ūdens teci. Un tas tad īsumā ir arī viss. Paldies jums par uzmanību. Jā,
Super, paldies Ainim par izsmeļošo prezentāciju. Tu teici, ka šādi ir grūti ar zemes īpašniekiem saskaņot ar vidē draudzīgu elementu būvniecību. Es iedomājos, Tantē Bauskā zvana Ainis un saka, vai jums nebūs nekas pretī, ja mēs jūsu zemē bioreaktoru uzbūvēsim. Un Tante labi atcerās 86. gada notikumus. Jā. Tā kā es pieļauju, ka tur droši vien tas skaidrošais darbs ir nepieciešams attiecīgi. Jā. Varbūt, ja es varētu uzreiz ātru komentāru. Pārsvarā mēs runājam tā ar vairākiem īpašniekiem par lielākiem pasākumiem, kā sedimentācijas baseini un mākslīgie mitrāji. Un, piemēram, Aģis gadījums bija tāds, kad mēs satikāmies ar 4 zemju īpašniekiem, izstāstījām savu vīziju, ka mēs gribam šeit no tādas pārpurvotas platības izveidot atvērtu ūdens virsmu, un visi 4 īpašnieki momentā piekrit. Tā kā ir stāsts no Auces, kur mēs 3 reizes tikāmies ar zemes īpašniekiem un beigās tāpat nepiekrita. Tā kā, tur ir, protams, skaidrojošais darbs viennozīmīgi, bet arī cilvēkiem tā attieksme ir ļoti atšķirīga. Labi, paldies. Jautājumi no zāles. Jā, ir. Tas priecē. Paldies par prezentāciju. Es skatījos uz smukām bildēm, bet kā jūs sarunājat ar bebriem? Ļoti labs jautājums. Es nepieminēju, bet vairumā no ūdens notkām, kurās tiek īstenot šie darbi, mums ir bijušas iepriekš problēmas tieši ar aizsērējumu, ar nogāžu noslīdēšanu, ar bebru klātbūtni. Jā, arī un šobrīd mēs arī projekta ietvaros ar visiem zemju īpašniekiem runājam par to, ka ir jāpieskata vairāk savi īpašumi. Un mēs ar viņiem tiešā veidā necīnamies, bet mēs izstāstam zemju īpašniekiem, un mēs arī uzņemam kontaktus ar mednieku kolektīviem vietējiem, lai stimulētu viņus šīm vietām pievērst pastiprinātu uzmanību. Droši vien tā atbilde būs tāda, ka bebri pa vienkāršotās mitrēnas un sedimentācijas baseinas taisa nesaskaņot. Jā. Jā, jūs kaut kā baigi sarežģīti esat iegājuši, tur mācieties no bebriem. Jā. Jā. Labi, vēl jautājumi no zāles. Jā. Man bija jautājumi par tiem bioreaktoriem. Tas nozīmē to, ka tu viņu liec kontrolētos drēnu apmēram meliorācijas galā izplūdz, tad tas ūdens iet cauri šķeldes baseiniem. Jā. Un tīrais ūdens iztek ārā. Jā. Un ūdens plūsmu tas nesamazina. Protams, ka tas samazina ūdens plūsmu savā ziņā, tāpēc, ka ūdens taisnā veidā iztecētu ātrāk cauri. Jā. Un mēs sekmējam to, ka tas uzturās vismaz 6 līdz 8 stundas tajā bioreaktorā. Bet mēs nodrošinām arī šo pārplūdes iespēju. Tajā brīdī, ja ir ļoti daudz ūdens, tad tas spēj tikt pāri. Labi, un kāpēc tam tur jāskalo? Kā tu tiec klāt tur? Mēs noteikti tas neierobežo iespēju piekļūt. Šajā gadījumā ar jūsu skalotāju tur nebūtu problēma tikt klāt, jo tas kolektora izteka ir pieejama. Un cik daudz šķeldu tur vajag? Tas ir ļoti labs jautājums, uz kuru es šobrīd nevaru atbildēt. Mums ir ļoti daudz dažādi risinājumi izmantoti. Mēs esam šīs dimensijas izvēlējušies speciāli atšķirīgas, sākot no 4 stundām ūdens uzturēšanās laika līdz virs 10 stundām. Un līdz ar to arī tie bioreaktoru izmēri atšķirās. Tur katram no projektiem tas ir individuāli. Bet par to aku papildinot, nav tā, ka pirms bioreaktora jūs liekat kontroli aku, lai vajadzības gadījumā var tur arī kaut ko paskalot? Ne tāpēc mēs vairāk viņu liekam tā iemesla dēļ, lai mēs varam censties lielāko daļu no ūdens caurvadīt cauri bioreaktoram, kurš ir tā kā blakus, bet tā caurulē, kas spēj novadīt lielo ūdeni, saglabājas tāpat jebkurā gadījumā. Vienkārši tur ir neliels uzstādinājums izveidots, lai varētu to ūdeni pārtvert un izlaist caur bioreaktoru. Bet aptuveni, nezinu, ja ir 100 hektāru platība, tad tur vajag bioreaktoru, kur ir, 10 kubišu keldes vai cik, tāda aptuvens kaut kādas mērvienības. Šeit ir, ko es nepieminēju, un tas sasaucās arī ar kolēģu prezentācijām par to, ka šis pasākums, kā jebkurš, nedara visur.
Un tur, kur mums ir virsmas notecis uztvērēji, kas ievada augsni, būsim godīgi, augsni kopā ar ūdeni šajā drenu sistēmā, kura tur var arī akumulēties, tad tur šis pasākums nederēs, tāpēc, ka koka šķelda kaut kādā brīdī aizies ciet, un ūdens vairs nefiltrēsies cauri. Tā kā šeit ir arī virkne ar kritērijiem, kuriem ir jāatzīmē ar ķeksīti, lai saprastu, vai šis pasākums derēs vai nederēs konkrētajā teritorijā. Labi, paldies. Vēl jautājumi no zāles? Jā. Mēs gaidījām tos jautājumus. Man nav jautājums, man komentārs. Mani ļoti uzrunāja pirmās prezentācijas tas aparāts, tā frēze, kas frēzē grāvja gultni. Tos dubļus izsvied ārā, un ja varētu to masu dabūt ārā no tā grāvja uz lauka un paliktu grāvja krastos normāla velēna, manuprāt, tas samazinātu arī sedimentu ienesi un varbūt arī fosforu nitrāts, vai tas tā varētu būt? Tas viennozīmīgi, kā es teicu, šī frēze ir analogs tam, ko mēs esam pāris vietās arī Latvijā izmēģinājuši, divpakāpju grāvis, kur pārsvarā ūdens tecētu pa to šauro daļu, bet tad, kad ir ļoti daudz ūdens, tad tas izplastos arī šajās palienēs, terasēs, sauksim viņus kā gribam. Un, protams, ka tas, ko minēja kolēģe, tad tas pasargā šo grāvja stabilitāti un arī ilgtermiņā tās palienas daļas viņas darbojas kā filtri, kuri arī filtrē augsnes daļiņas. Man arī tas bija interesants jaunums, ko es šodien uzzināju pirmās prezentācijas laikā. Es domāju, ka tur varētu būt divi zaķi ar vienu šāvienu. Tad lauksaniekam ir ekonomiskais iegūms, tur mazāk jārok, mazāk stundu, mazāk jāmaksā. Un, protams, no tāda vides viedokļa arī mazāk ir kas norakts, vairāk šīs augu daļas ir filtrs, mazāk kas skalojās iekšā. To mēs noteikti papētīsim dziļāk, un varbūt, ja mēs tomēr saņemsimies ar kolēģiem arī šovasar uztaisīt arī vienu tādu praktisku lauku dienu, mēs mēģināsim arī dabūt kādu saimniecību, kurai varbūt šāds aprāts ir, un paskatīties, kā viņš Latvijā darbojas. Ja vēl nav, tad, kā saka, vienmēr ir iespēja varbūt pameklēt Lietuvā, Igaunijā vai kaut kur tālāk. Jā. Jā, es tev varbūt YouTube'ā tev atkal nedzirdu, jā. Tā pirmā frēzīte, ko es rādīju, tā ir maza, bet tās Anglijā ir diezgan populāras. Bet tā otra frēze, viņi ir kanādieši. Bet, kā es pirmīt teicu, es tā īsti nezinu, vai viņam tas projekts aizgāja vai neaizgāja. Es te paskatījos Facebookā vēl kaut kādu 6 mēnešu apakaļ, ko darbība viņam ir bijusi. Tā kā kaut kas notiek, bet cik veiksmīgi grūti pateikt. Tas katrā ziņā arī man šķiet ļoti cerīgs pasākums. Principā mums ir jauna ideja nākamajam pētījumam Good Life Water projekta ietvaros papētīt attiecīgi, cik šis agregāts ir labs un ilgspējīgs. Ja? Aini piefiksē, Zanda piefiksē, jā, mēs to noteikti piefiksējam un padomāsim, jā, kā to notestēt. Man te fiksā ideja, varbūt, kad ļoti rūpīgi ar kaut kādu izmēru ekskavatoriņu var ļoti akurāti to grāvja dibenu iztīrīt un neskarot tās nogāzes. Lai nav jāmeklē tā frēze, nezinu no kurienes. Es biju Slovākijā, mēs vinējām konkursā un izvēlējās mūsu melorācijas aparātu Slovākijas melorācijas valsts dienests. Un viņi iegādājās tādus 3 ekskavātorus, viņi Spider, viņi saucās Spider, jā, tādi. Un tad viņiem tie riteņi, tu vari izplest, un tad varētu, ka tie riteņi brauc pa virsu un grāvim, un tu viņi tīri, tad varētu, bet standarta ekskavātors nederēs, diemžēl. Jā, tāds risinājums ar mainīga platuma, riepu platumu, tāds ir redzēts arī citvieta, bet viņam tā pielietojamība ir samērā ierobežota, jo tie grāvi mēs būtu dažādi. Vienīgais, teiksim tā, bišķī, kā saka, es kā ekskavātoris ar nelielu pieredzi var teikt, jā, varbūt nelieli ekskavātori, kur ieliek grāvja gultnē un sausā laikā viņš var braukt pa to gultni un varbūt visu to, kas ir pašā gultnē, izrakt un uzmest uz lauka. Jā, to mēs arī varam notestēt. Lai nevajag lielu ekskavātoru 11 tonnīgo ņemt un tā visu tur rakt, galvenais, ka kubi iet un nauda skaitās. Jā, to mēs arī varam paskatīties noteikti. Jā, paldies par ideju, to Ainis arī piefiksēja. Otra ideja. Pētniecībai, jā. Labi, vēl jautājumi no zāles. Jautājumu no zāles nav, tad es
pieķeršos saviem jautājumiem. Tavuprāt, kurš ir videi šis te draudzīgais elements, kas Latvijas apstākļiem ir vispiemērotākais, visefektīvākais? Es noteikti uzsvērtu mākslīgos mitrājus, jo mums ir samērā daudz tādas pārmitras teritorijas, kuras mums ir visai ierobežota jebkāda veida izmantošana, un attiecīgi tās varētu arī pielāgot šiem mērķiem. Vēl viens pasākums, kuru es gribētu arī akcentēt no savas puses, ir kontrolētā drenāža, kur sausuma apstākļos, tad, kad mums būs kārtējs sausais gads, tad atkal lauksaimnieki nāksies aizdomāties, kur ņemt ūdeni. Ja, tad tiem, kuriem ir šī kontrolētā drenāža ierīkota, varbūt beidzot sadūšosies arī tos aizvarus ievietot iekšā un mēģināt vismaz šo te ūdeni uzkrāt. Un tikpat labi no efektivitātes viedokļa arī šie šķeldes bioreaktori ir tāds ļoti cerīgs pasākums ar augstu efektivitāti tieši nitrātu samazināšanā. Un šis pasākums nāk no Amerikas Savienotajām valstīm, un tur galvenā problēma ir to šķeldu dabūt, tāpēc, ka tur nav koku vienkārši tik daudz. Tur, kur ir problēmas ar ūdeņu kvalitāti lauksaimniecības zemēs. Mums savukārt tā šķelda ir, mēs viņu parasti izmantojam citiem mērķiem, ja, bet tā nebūs tik nozīmīga varbūt izmaksu pozīcija, kā tas ir Amerikas Savienotajās valstīs. Un, manuprāt, ka pašlaik arī ir vaļā kārta, un lauksaimnieki var pieteikties arī šādu vidēji draudzīgu elementu izveidē. Jā, šo es un atgādinu vēlreiz, tas ir ne tikai koplietošanas un viena īpašnieka sistēmās, bet principā var arī domāt un nākt ar iniciatīvu attiecībā arī uz valsts nozīmes meliorācijas sistēmā. Ne? Ja ir zemes īpašnieki, lauksaimnieki, kas ļoti grib, tad viņi var vērsties ministrijas nekustamos īpašumos. Šeit lauku atbalsta dienestam ir aktivitāte, kura tad atbalsta mākslīgo mitrāju ierīkošanu dažāda veida ūdens tecēs. Un tas arī ir šī paša projekta rezultāts, jo redzot, ka tam ir dažāda veida ieguvumi, arī ūdens kvalitātes ieguvumi, un zemju īpašniekiem arī patīk vairāk atklāt ūdens virsmu nekā aizaugus kaut kāda platība. Tad mēs kopā ar projektu partneriem, gan no Zemnieku saimnes, gan no Zemkopības ministrijas, arī Latvijas Vides geoloģijas un meteoroloģijas centra, tad šo iniciatīvu attīstījām tālāk, un tagad ir pieejami, ja nemaldos, bija 4 miljoni eiro, kur ir pieejami tieši projektiem par mākslīgo mitrāju ierīkošanu. Diemžēl naudas visiem pasākumiem nepietika, ja, tā skaitā arī nepietika meliorācijas sistēma atjaunošanai, bet vismaz tādus mitrājus, kā jūs redzējāt prezentācijā, var izveidot, vajag tikai gribēt. Un tagad iespējams pēdējais noslēdzošais jautājums par to gribēšanu. Saki, lūdzu, izmaksas aptuvenās viena otra veida? Ar izmaksām ir atkal jāskatās, cik lielu. Ir noteikts maksimālais šis slieksnis, ko nevajadzētu pārsniegt, veidojot šos mitrājus, bet kas ir tā pozitīvā ziņa, kad šeit ir 100% tā atbalsta intensitāte. Līdz ar to no paša kabatas nav jāiegulda nekas, un tas tad ir jāsako šiem soļiem, kas ir norādīti arī lauka atbalsta dienesta mājaslapā, zem šīs aktivitātes, sākot ar interesi, ar ūdeņu paraugu paņemšanu, projektēšanu, būvniecību. Tātad tur ir pietiekami smalki aprakstīts šīs darbības, kas ir veicams. Labi, paldies. Vēl noslēdzošais jautājums no zāles. Jā, tur par to kontrolēto drenāžu gāja runa. Tā mana pieredze rāda tā, ka Latvijā, diemžēl, 10% saimniecības var atļauties kontrolēto drenāžu, jo sistēma nav tādā stāvoklī. Un tas Somijas pētījums, viņi diezgan nopietni, tur vieni džeki ir strādājuši pie tā, un viņi rāda tā, ka, un lietuviešiem arī nekas nesanāca. Tā problēma ir kāda. Mums tas lietus ir aprīlis, maijs, tas lielais nokrišņu daudzums. Kā rezultātā, ja mēs maijā viņu aizklupējam cieto drenāžu, tas ūdens ir augsts un mēs apstādinām veģetāciju. Somijā viņi to atrisinājuši tā, bet tur ir valsts atbalsts, ka viņi to ūdeni laiž iekšā baseinos, grāvis lielus tais,
Un jūnijā viņi pumpē apakaļ iekšā. Viņi to ūdeni, kas ir tas minerāli, ar fosforu bagātais, viņi pumpē apakaļ iekšā. Man ir pāris bildes var aizsūtīt, kā viņi ir uztaisījuši, bet cik viņiem tālu ir aizgājis, viņi pagājuši gadu es ar viņiem runāju, viņi teica, baigi veiksmīgi iet. Bet tas nestrādā mājā aizklapējot ciet. Vispār. Es nevisai piekrītu tam, jo ir dažāda veida iespējams šo ūdens līmeni regulēt. Tas jūsu raksturotais variants visdrīzākais ir, ka mēs aizvaram maksimāli ciet, bet protams, jā, to var izdarīt dažādos augstumos. Protams, ja ir tā primitīvā sistēma ar vienkārši korķi, ar kuru mēs aiztaisam ciet, tad tas, protams, ir tas gadījums, ko jūs sakat, kad augsnē neuzsils tik ātri. Otrs variants, tas pats, ja ir tā caurule pavērst uz augšu, ir tieši analogi, ja, jo tur nav iespējams to līmeni regulēt, bet ar aizbīdņiem, ar aizvariem, ja mēs to noregulējam teiksim, ļoti tuvu zemes virsmai, es neredzu iemeslu, kāpēc, lai augsne nevarētu uzsilt. Tālāk diskusijas pie kafijas. Jā, labi. Jā. Labi, paldies Aini, arī tev. Pietiks tevi, kā saka, noslogot ar jautājumiem. Jā, atstāsim vēl arī nākamajai reizei pārējos jautājumus. Jā, paldies runātājiem, paldies arī skatītājiem klātienē, paldies arī skatītājiem attālināt. Paldies arī par labajiem jautājumiem, vērtīgajām diskusijām. Un es noteikti ceru, ka mēs ar kolēģiem saņemsimies un šovasar uztaisīsim arī tādu praktisku pasākumu parunāt melorācijas jautājumiem, pieaicinot arī labus runātājus noteikti. Un mums arī vismaz 2-3 lietas arī piefiksētas arī tālāk pie kā arī pastrādāt. Jā, gan šis te LVM geoslānis vai ZSA geoslānis, kur mēs varētu arī atzīmēt tās saimniecībā nepieciešamās lietas attiecībā uz melorācijas kadastru, akām un iztekām, un arī šis te jautājums par vidē draudzīgu iespējams grāvju tīrīšanu, grāvju gultnes tīrīšanu, jā, ko mēs noteikti arī varētu Latvijā notestēt vai no to jaunu aparātu, kur mēs noteikti mēģināsim kaut kur arī sagādāt un paskatīties, kā viņš strādā mūsu apstākļos, vai arī vienkārši ar kādu mazāku ekskavātoru un paskatīties, kā varbūt gan iztīrīt to gultni, gan arī saglabāt krastus bioloģiskai daudzveidībai. Jā, paldies klātsošiem, paldies skatītājiem, paldies runātājiem. Tiekamies kādā no nākamajām reizēm. Paldies, visu labu, veiksmīgi!